Tā nav kniga, tā ir grāmata. Vai zināji, ka šoruden 17,000 mazākumtautību bērni ir sākuši mācības tikai latviešu valodā? Tā ir trešdaļa no tā saukto krievu skolu audzēkņiem. Latvijā joprojām ir 129 skolas, kurās mācības turpinās bilingvāli. Tie ir 20% no visām skolām. Piemēram, pirmajās 6 klasēs viņi pusi satura mācās latviski, bet otra puse stundu notiek krievu valodā. Vēlāk latviski ir 80% stundu, bet vidusskolā jau tagad visi mācās tikai latviski. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā politiķi sasparojās, lai straujāk pāriet uz latviešu valodu visās skolās. Reformu pabeigs 3 gados. Tātad 2025. gada 1. septembrī vairs nebūs neviena skolēna, kurš turpinās mācības krieviski. Pusbeidzies vecais padomju laika dalījums krievu un latviešu skolās. Visas būs Latvijas skolas latviešu valodā. Vairāk par to lasi žurnālā Ir.